Uzņēmuma Saftehnika tirdzniecības un mārketinga viceprezidents Jānis Ennītis iegulda sava darba devēja uzņēmuma Saftehnika akcijās. Kad es pievienojos uzņēmumam Saftehnika, kas ir uzņēmums, kas ir ļoti radniecīgs manam profilam, kur es tieši studēju, tad noskaidrojās, ka visi galvenie uzņēmuma darbinieki un vadītāji ir akcionāri. Līdz ar to loģiski man radās vēlme būt arī akcionāram. Un tā kā mūsu uzņēmums ir publisks uzņēmums, tad man radās šāda iespēja. Ik pa laikam, tad, kad ir brīva līdzekļi, un arī tad, kad ir tāds pievilcīgs akciju kurs, tad iegādājos akcijas. Un līdz šim brīdim nevienu akciju neesmu pārdevis, tā kā esmu arī laikam netipisks pircējs, jo man tieši interesē vairāk būt par uzņēmumu īpašnieku, kurā es pats strādāju. Tātad uzticēties sava darba augļiem. Svarīgākā tāda atšķirība ir attieksmē, kad kā darbinieks vai kā algots darbinieks, jo es strādāju priekš kādu citu īpašnieku interesēs. Tanī brīdī, kad es kļūstu arī par līdziepašnieku, tad es strādāju arī savās interesēs. Un paralēli ar saviem darba ienākumiem, jeb algas, man ir iespējas arī nopelnīt dividendus, jo uzņēmums kopumā ir ļoti labi darbojies. Bet, ja mēs skatāmies no investoru viedokļa, varbūt šis nav pats labākais veids, jo ieguldot savu uzņēmumu akcijās, it kā risks jūtami palielinās. Tanī gadījumā, ja uzņēmumam iet slikti, jo man ir iespēja pazaudēt ne tikai savus tekošos līdzekļus, bet arī savas investīcijas, jo uzņēmumam iet ļoti bēdīgi. Bet no otras puses, ja viņam iet labi, tad arī man ir tikpat lielas iespējas, ja iegūt vairāk, saņemot labu novērtējumu tieši darbā, man ir iespējas saņemt dividendus, kurus jau pēdējos 3 gadus laikam mēs ļoti cītīgi izmaksājam visiem akcionāriem. Es principā izmantoju vēl vienu ieguldījumu veidu, tas ir ilgtermiņa dzīvības apdrošināšana, tā viņu sauc Latvijā. Tas nozīmē, ka ieguldot savus līdzekļus uz 5 gadiem, un ja ieguldītās līdzekļu apjoms nepārsniedz 10% no bruto algas, tad jūs iegūstat no valsts papildus nodokļu atvieglojumu, un šo iespēju arī izmantoju. Es ieteiktu tiem, kas domā par ieguldījumiem, pirmais izvērtēt visas iespējas un saprast, ko tad īsti viņi vēlās. Jo mans personīgais viedoklis ir, ka turēt uzkrājumus naudā ir ļoti nepārāk izdevīgi. Pirmkārt, tāpēc, ka ir pastāvīga inflācija, un otrais, tāpēc, ka pašreizējā ekonomiskā situācijā bankas procenti ir ļoti zemi. Līdz ar to akcijas ir labāks ieguldījuma veids manā izpratnē. Protams, ir lielāks risks